Uzzinājuši, ka ceļotāju maršruts ved cauri Javas salai, vēl Laosā daudzi viņiem ieteica uzbraukt Bromo vulkānā un savām acīm ieraudzīt neparasto skatu, kas paveras no tā. Motociklistiem bija jāpārvar sarežģīts kalnu serpentīns. Vulkāna pakāji viņi sasniedza pirms paša saulrieta. Novembris, Džavas austrumu daļa. Esam pacēlušies pat 2100 metriem augstāk pa mūsu maršrutu, lai apskatītu vienu no unikālajiem Džavas skatiem – Bromo vulkānu, kas man aiz muguras. Nu, vietējie pagaidām nebaidās no viņa, bet it kā esot aktīvs. Ko viņi saka? Viņi saka, ka nevar uzbraukt. Brauksim augšā apstīties, kā izskatās no krātera maliņas. Paldies. Nu, brauciens augšā bija tā kā vecajos labajos motokrosa laikos. Tā uz robežiņu, zini, balansējot. Nu, ko pēdējais kāpiens ar kājām. Ir kā dūmi ceļās augšā no šāda vēlna. Viņš darbojās? Viņš darbojās, jā. Ejam uz krāteru maliņu. You by motor 1 minute up. 1 minute up. By horse 10 minutes. Oh, no. It's good. Because many horses in this motorbike. Good. Very good. Good. It's like 100 horses. This? Almost, yeah. How many million rupiah in Indonesia? Many million. Many million. Many. Maybe 200 million. Oh. Okay, we go up until the sun. Okay. Yeah? Okay. Tāds normāls kāpieniņš. Vecīt, ne? Pastāst, kas te notiek? Neticam, ne? Kā sēra vannās. Viss pēc sēras mažā. Pēc olām, ne? Klausies, Janka, bet bija grūts lēmums jāpieņem, lai vispār braukt uz šeit. Nu, grūts lēmums. Nu, mēs ceļamies katru rītu 5 un dienā vidēji veicam 500-700 km par to satiksmi šausmīgo. Un, zin kā, nobraukt no maršruta nost, kaut kāds liekas 100 km. Tas ir grūts lēmums, bet beidzot mēs esam klimatā, kas ir, nu, drusku tuvu Latvijas klimatam. Rokas ir nosalušas, tāpēc ka kalni. Rītā jāceļās atkal 4. Un jāmēģina tikt līdz slavenajai Balijas salai. Vēl viens prāms. Tur es nedomāju, ka varētu būt tik smuki kā šeit. Mums arī nav laika viņu skatīties. Mums tikai jāizbrauc cauri, jo mums jāuzspēj uz prāmi. Tomēr nenocietājāmies. Atbraucām 5 no rīta. Apskatīties, kā Bromo izskatās saulaits staros. Tas pasākums pie mūsu močiem. Tā kā svētku parādē. Ko šajāda uzmanība sen nav bijusi, ne? Cerās, ka dzīve paliksi. Bet sevišķi neaizteik moči. Raust gāzi.
Pasākums vietējā tirdziņā. Šitais nabaks laikam nemaz neredz, ko viņš ēda. Maizes galvā. Izskatās, ka viņam patīk. Šis ir kaut kas jauns. Makans saucās. Ya makan satu udah apa-apa. Kalau makan 5 bayar. Ya. Drusku līdzīgs mūsējām plūmēm. Nu šajienas pēc olīvas izskatās. Pēc plūmēm garšo. Makans saucās. Kauliņš vidū, ja? Bet tu zini, ka ir sākusies mango novākšanas sezona. Nu. Pasies, visur mango ir. Bet viņi dažādi arī, es redzēju, oranži ir tādi un zaļie. Kalau yang ini. Bet Rīgā es tāds neesmu ēdis. Mangga ini. Viņš var ēst no rīta līdz vakaram. Ya mangga. Boleh syuting kok. IKM pergi ya. Būt mangā? Mangga. Put mangga. Put mangga. Ya mari. Šis ir kaut kā karoliskie, ne? Šī tik liels banāns mēs nekur neesam redzējuši. Ne Taizemē, ne Laosā, ne Kambodžā, ne Malaizijā. Nu, pasies arī maziņi, šī tik maziņi. Te vairāk šķirnes ir. Kurā šis lielais ir super liels? Šī riktīgi liels, pasties. Pasies, var salīdzināt. Nevar saprast. Ar mazo var salīdzināt. Tak tahu mau di. Kas jādara? Ya. Jā? Jāpērk banāni, ja? Ya. Pertama. Kokostrieks te ir uz katru stūri. Uz tām mizām baigi riepas slīd. Jāuzmanās, ka brauc virsū. Indonēžā, ja? Jā, Indonēžijā. Kokoso. Tā kā mūsējās, tikai lielāks. Cūkpups. Saldāks. Nav garš tik labi kā cūkpupām. Bet Cūkpups labāk. cūkpups zaļs nevar ēst. Nevar jāvār. A šis tās zaļs, ja? Jā, varbūt arī jāvār. Nu, vecīt, kā 30 kilīši. Ja domājies, kā viņš kokā karājās. Ja tāds uz galvas uzkrīt. Kā šitais tāds viņš ir? Jackfruit. Šitais nav durians, ja? Nē, tas nav durians. Durians ir mazāks un tāds asāks. Iya, bukan durian. Nih, nangka, manis. Sweet. Nu, no malas viņš izskatās jocīgs, godīgi sakot. Kā garšo? Salds. Garš ir Kam līdzīgs varētu būt? mango. Pirmā, kas ienāk prātā. Bet savādāk, bet drusku līdzīgs. Nedaudz, ka banānam līdzīgs. Nu, mēs esam ceļā uz Bandžu Andžī, tā ir ostas pilsētā, Austrum Javā. Palikuši kaut 200 km šodien. Centīsimies paspēt uz prāmu un iebraukt Balī. Nu ko, Džava, paliec sveika. Dodamies tālāk. Klausies, es esmu tik laimīgs īstenībā, ka mēs esam finišējuši ar šo interesanto salu. 1500 km. Džava ir Tāds pieveikts. sasprindzinājums visu laiku. Negribētos vairāk atpakaļ braukt nekad. Šī laikam ir viena no tām retajām vietām, kur īstenībā ar motociklu nav ko darīt. Ir viens vienīgs mocības. Go! 1, 2, 3! Puikas rāda klasi. Mums ir kā to pašu vajadzētu darīt. Gribētos darīt, pateicis. Tagad viņiem naudu jāmet, redzat? Nu, kas aiz muguras rāgojās tie pa kalniņiem? Nu, tā ir teiksmām un leģendām apītā Balijas sala. Bet šī nebūs tā reize, kad mēs aizķersimies pie viņas, jo mums ir jāskrien uz Īstu Timoru. Nu, kāpēc mums jāskrien vispār tā? Kur mēs tā dzenamies? Nu, jāskrien mums ir tāpēc, ka no Īstu Timoras tikai viens prāms ir. Līdz jaunam gadam palicis uz Darvinu, uz Ziemeļa Austrāliju, kurš iziet 10. datumā pēc pēdējās informācijas 10. decembrī. Iepeld Darvinā 12. decembrī, un tas nozīmē to, ka mums atliek labākajā gadījumā 6 dienas, lai šķērsotu visu Austrāliju no ziemeļiem līdz dienvidiem, 4500 kilometrus.
Tas nebūs viegli. Būs tikai braukšana. Praktiski no Austrālijas mēs neko neredzēsim, bet tā lieta ir tāda, ka ir Ziemassvētki, un, protams, ka gribās būt pie savām ģimenēm pirms Ziemassvētkos. Un arī tās biļetes, kas ir nopirktas uz 19. datumu, viņas samainīt nevar. Hello, good morning, sir. Good morning. How are you? Very good, thank you. Thank you. Don't tell me. Pa ceļiem piestājām vēl vienā hindu templī. Ieiešana hindu templī ir atļauta tikai šādos te apģērbos, tāpēc mums nācās iegādāties. Tas vēl neesmu īsti sev redzējis. Šis ir lielākais templis Balī salā, pašos kalnos. Cilvēki vēl nāk un lūdzās. Ejam apstīsim tālāk. Balī salā ceļotāji negaidot nokļuva Galunganā, jaunā gada svinēšanā. Šajā dienā iedzīvotāji dieviem upurē ziedus un augļus, izrotājot ar tiem salas ielas un mājas. Visapkārt svētku noskaņa, un tas nav šovs, kas domāts turistiem, bet gan spilgts vietējo iedzīvotāju, kuri ciena savas tradīcijas rituāls. Nu ko, atkal prāmis. Vakardien iepeldējām Balī. Šodien jau atvadāmies. 4 stundu peldējiens un būsim jau Lombokā. Tas bija saurļēšanās sagaidīšana mums. Nē, mums bija jāpierakstās. Savādāk mēs nevarējām iebraukt salā. Es nezināju, ka tu tik labi dejo. Indijas okeāns un lielie viļņi tālumā pie Barriera rifa. Vietējo zvejnieku būdiņi. You go fishing? Yeah, dipping. Oh, Go to dipping. diving? Yeah, dipping. Doing octopus. Oktopus? Yeah. Pēc 8 kājiem Džeki dodās. Uz salas ceļotāji uzzināja, ka viņu plāni kardināli mainās. Prāmis, uz kuru motociklisti ar tādu steigu bija nobraukuši beidzamos vairākus 100 kilometru, prāmis no Dilī uz Darvinu ir pārcelts uz nenoteiktu laiku. Pēdējais iespējamais variants – lidmašīna no Balī salas. Ar to var pārvest arī kravu, tas ir motociklus. Līdz izlidošanai 5 dienas. Steigties vairs nevajadzēja, bet tikmēr neplānotas brīvdienas Indijas okeāna krastā kopā ar Sasaku cilts iedzimtajiem, kuru galvenā nodarbošanās ir zvejniecība. Ar vietējiem ceļiem dodamies zvejā. Un zveja izskatās, ka nebūs parasti. Tās būs medības, zemūdens medības. Es, piemēram, medībās esmu daudzās piedalījies ar daudzādiem rīkiem, bet ar šādiem te es gribu redzēt, ko mēs dabūsim vakariņās. Šeit ceļi vēl joprojām ķīlē kompresoru. No šā kompresora mums tiks padots skābeklis lejā. Kompresor good? Yeah. Yeah? Super good. Super good. Turbo good. Yeah, super good. A very fresh air come in, yeah? Yeah.
pasang anu ini juga. Angā ir iemetusies sūds, kā redzams. Tas tieši Anģu slangs. Nes kā būs viņam. Apties kādu skaistu izvēl. Nu tāds nokrāsojies breksis. Klausies. Ar celteno kaitu saslims. Breksis, kur sajūtas prātā, ir uzkrāsojis lūpas un uzacis. Tā, nu te mums jau bišķi kaut kas nopietnāks ir. Šitā jau vairāk izstāst pēc ēdams. Vispār, kur tādas krāsas var izveidot? This they call it Hombang fish. Yeah, that have good lucky today. Šobrīd sēžam kopā ar draugiem no Sasaku cilts. Šīs arī Sasaku dziesmas. Dari apa nenek kari banyak lagu deh, banyak lagu deh, nenek kari lui alangi. Un šovakar pa godu lielajai zvejai, jo, kā mēs novērojam, vietējie viņi ķeksē mazās zivtiņas. Šodien tomēr loms bija varens, un tie svētki visam ciematam. Tad sanākuši arī ir tie, kas ar mūsu zvejoja kopā, un atbalstītāji un līdzjutēji. Un visi priecājās par šodienas lomu. Tā kā šodien svētki Lombokā. Mazie, bet svētki. Fitulah bulu nenek kari tampil beda. Olah-olah nenek kari daulah are. Ajal bala nenek kari nalita. Terus. Di bab sholat nenek kari dari dedare. Naralah kau nenek kari tatu kita. Pirmā pilsētas kontinenta, kas mūs sagaidīja un pārsteidz, protams. Pārsteigumu daudz. Pēdējo 2 mēnešu laikā balto cilvēku mums nav bijis tik bieži. Un ar katru var parunāties angliski. Nu, nerunājot par tādiem sīkumiem kā mašīnas un motocikli, kur izskatās pēc normāliem motocikliem, nevis mopēdi. Un šī ir Michel Street, viena no nedaudzajām Darvinas ielām. Uz viņas arī notiek visa dzīvība. Patiesībā tikai 200 000 aptuveni dzīvo Darvinā. Tā kā tāds miestiņš vien ir, bet mīļš un smogs miestiņš. Darvina no visām pusēm apskalo ūdeņi. Un šajā līcītī, kaut arī ļoti vilinoši būtu iet nopeldēties, tomēr galīgi neiesaku to darīt, jo šeit dzīvo daudz salsūdens krokodīlu. 11. decembris. Par godu svētkiem. Baltais krekls. Esam atlaisti šodien no muitas visu dienu. 7 stundas aizdējām. Tragākais, kas bija, tā bija tāda, kā saucās tā lieta? Karantīna. Tur bija močs, viss pārbaudīja vairākas stundas, muita atzīmējās, bet esam laimīgi ārā. Tad kas mums jāizpilda? 17. datumā jābūt Melburnā. Tas nozīmē, ka mums 5 dienās jāšķērso Austrāliju no ziemeļiem līdz dienvidiem. 4000 kilometri. Labi ir tas, ka ceļš it kā nav noslogots. Slikti ir tas, ka ir karstums apmēram pie 50 grādiem vasaras laiks. Slikti ar benzīnu, ar ūdeni. Jāuzmanās no lielajiem trēleriem, kur ir apmēram 30 metrus gari. Un pats galvenais no ķenguriem. Tagad nākamais punkts ir Alice Springs, tad Uluru klints, tālāk tad Adelaide un Melbourne. Uz Alice Springšai mēs redzam 1479 km.